Jā, es esmu psiholoģe, es neesmu no Ogres. Kaut Ogrē man dzīvo daudz jauki, forši cilvēki un arī radi. Un es ik pa brītiņam esmu Ogrē. Un man tiešām prieks būt šeit atkal. Es pavisam nesen te biju. Un, jā, tas par ko es šodien gribēšu runāt, ir tēma, kurai arī es vēroju pati sevi un gāju cauri. Tas ir par izdegšanu. Un es mēģināšu šodien parunāt uzreiz par 3 izdegšanām vienlaicīgi. Ja? Gan par to, kā neizdegt darbā, kā neizdegt mājās, kā neizdegt mācībās. Jo visas šīs 3 dažādas dzīves sfēras, protams, ka ir saistītas savā starpā pirmkārt, un ir arī kaut kādas līdzības. Un tur, kur es esmu pamanījusies izdegt, tā bija profesionālā dzīve. Tur man vairākas reizes izdevās to grābekli sameklēt un kārtīgi uzkāpt un sev tā kā vēl, ziniet, tā nedaudz tā papriecāties, ja, pastampāt. Bet mācībās man, paldies Dievam, nu, tā kā ir paveicies, un tīpaši man bija liels izaicinājums, kad es rakstīju savu disertāciju, un es rakstīju par profesionālo izdegšanu neizdegt. Jo man likās, tas būs tāds, kauns, ja es rakstot par izdegšanu, izdegšu, jo tad es nevarēšu pabeigt to rakstīt. Un es zinu, ka daudzi kolēģi, diemžēl arī, kas vienalga gan bakalauros, gan maģistros, gan doktorantūrā studējot, pabeidzot studijas, saka kaut ko tādu. Vairs nekādu. Tās bija tik briesmīgi. Visi tie eksāmeni, visi tie darbi. Ārprāts, es šito vairs negribu, neatgādinies man to pāris 10 gadu, kad viss aizmirstīsies, tad es beidzot atkal atcerēšos labas lietas. Es domāju, nē, šitā es negribu, un es tiešām, man ir prieks, ka man arī tā ir izdevās, un es esmu ļoti priecīga pabeigus tās studijas un labprāt mācītos kaut kur vēl. Un tas, ko es mēģināšu šodien izstāstīt, tas tā kā nāk, kā es jau teicu, gan no manas pieredzes, gan arī es esmu ne tikai zinātnē iegulsnējusies. Es esmu arī praktiķe, es strādāju ar cilvēkiem individuāli konsultācijās, kā kognitīva biheroālā terapeite, un arī vadot visādas apmācības dažādās organizācijās. Nereti cilvēki man uzdod jautājumus tieši par izdegšanu, ko darīt, kā būt. Tāpēc tas būs tāds gan teorētiskais, gan ļoti personiskā pieredze, gan arī tas, kas ir izlaists caur tādu sadarbības prizmu ar citiem cilvēkiem. Nu ko? Es gribu šodien izrunāt vairākus galvenos pieturas punktus. Un pirmais, protams, ka ir svarīgi atpazīt, kas ar jums notiek. Ja tu neatpazīsti, tu nevari pateikt, tu esi izdedzis, neesi izdedzis vispār, kas tas tāds ir. Varbūt tas kaut kāds modernais vārds, un varbūt man ir depresija, varbūt man nav depresija, varbūt esmu stresā, varbūt es neesmu stresā. Tā kā mēs varam ļoti putroties šajās visās lietās. Un tāpēc es domāju, ka tas, ar ko mēs varam sākt, tā kā pamēģināt arī visi kopā izrunāt šos te simptomus dažādos, kā mēs varam atpazīt, mēs esam izdeguši vai nē. Un pirmkārt arī vispār, kas tas tāds ir? Vai jūs zināt, kas ir izdegšana? Ok, vai jūs zināt, arī varbūt varat noformulēt, kā jums liekas, kas tas ir? Tas, kas jums tur ir uzrakstīts, samazināt. Ok. Jā, paldies. Pēc būtības izdegšana ir rezultāts slikti pārvaldītam hroniskam stresam. Tātad mums jābūt 2 šiem nosacījumiem – hroniskam stresam, un, protams, ka pieaugušo dzīvē tas nav grūti atrast hronisko stresu, vai ne? Ja mēs tikai pacenšamies, mēs taču viņus varēsim atrast, ja? Bet varbūt ir, protams, tādi cilvēki, kas labi tur to līdzsvaru un saka, nē, Marija, nemaz nav tik traki. Bet kopumā, ja mēs tā atmetam jokus, tad tiešām hroniskais stress mūs piemeklē ļoti bieži. Un mums var būt viņš gan atsevišķi vienā dzīves jomā, piemēram, darbā, ja mums ir termiņi, un viss bija jāizdara jau aizvakar. Ja? Vai arī mācībās. Ja? Visu laiku eksāmeni, jaunas prasības, un es zinu arī bieži vien tās klases, tie skolnieki, arī skolnieki, kas skolā mācās, ja 9. 12. klase, tad parasti pavasaros man bieži vien bija pieplūdums ar jauniešiem, kad es strādāju ar jauniešiem, jo tā kā katrs pedagogs domā,
ka viņa priekšmets ir svarīgākais, tā man saka jaunieši. Ja? Un kad ir tas milzīgais spiediens arī bieži vien no vecākiem, ka tev ir jāiestājās visu kaut kur vai visu kaut kas ir jāizdara tās milzīgās izvēles, un paši jaunieši to no sevis pieprasa, un tad arī tur mēs varam dabūt to hronisko stresu. Nu, un, protams, ka arī privātajā dzīvē mēs varam dabūt hronisko stresu. Un kā mēs to varam izdarīt? Nu, dažādos veidos, bet tāds vienkāršākais veids, protams, ka es domāju, jaunās māmiņas teiks, ka jā, šis ir diezgan vienkārši dabūt to stresu. Es pati arī šobrīd esmu jaunā māmiņa, tagad testēju, vai es izdegšu kā vecāks vai nē. Cerams, ka nē. Respektīvi, hroniskais stress, viņš var būt tā kā dažādos dzīves posmos, viņš var būt patiesībā ļoti garos dzīves posmos, un tad tas ir riska faktors izdegšanai. Bet ne obligāti jūs uzreiz izdegsiet. Vēl vajag to otro lietu, ka jūs slikti pārvaldat to stresu. Un tagad padomājiet, kā jums liekas, ko psihologs domā ar vārdiem slikti pārvaldīt stresa? Ko tas nozīmē? Ko darīt? Iemācīties pārvaldīt. Nē, es domāju, kas ir, manuprāt, slikta pārvalde? Informācijas trūkums. Jā, piemēram, kas vēl? Neiet pie psihologa. Nu, tā es negribēju teikt. Jā, ignorēt, jā, tāda strausa politika, jā, kā vēl? Jā. Jā, vispār neatlicināt, jā, brīnišķīgi, slikta stratēģija, ļoti labi, jā, kā vēl? Tā kā, ja mums būtu kaitīgie ieteikumi, ko darīt, lai ātrāk izdegtu? Turēt sevi, jā, nelūgt palīdzību, jā, nevajag. Darīt visus darbus, kurus tev liek. Jā, visam piekrist, visiem sasolīt, jā, un turklāt vēl ātrākos termiņos nekā tev prasa. Padzerties daudz. Grādīgos, padzerties daudz. Jā. Paldies, ka jūs to pateicāt. Es patiesībā to gaidīju. Pie mums Latvijā mēs daudz padzeramies grādīgos. Un jūs zināt, ka mēs esam, diemžēl, sliktākās statistikas augšgalā. Un tas nav nekāds joks, tāpēc, ka mēs patiešām, mēs esam kautrīgi, mēs iedzeram. Ja mēs esam bēdīgi, mēs iedzeram. Ja mēs esam jautri, mēs iedzeram. Ja, un man vīrs dažreiz prasa, kāpēc mums latviešiem ir tik daudz dziesmas par to dzēršanu? Ja? Jo ir jādomā, ko tu dziedi tam mazulim, un tur visu laiku kaut kāds pūtvējiņi vai vēl kaut kas izdod, tu domā, vai tiešām to vajag dziedāt. Un tas, kas notiek, ka, protams, ka šī ir ļoti slikta stratēģija, ir bišķiņ vājāk sliktas, bet ja mēs ar viņām pa daudz viņas lietojam, viņas arī kļūst par sliktām stratēģijām. Piemēram, es zinu, ka man agrāk darbā bija tāda slepenā atvilknīte, kur bija saldumi. Un tu tikai paroc, un tik uzēd, un tā tu dabūni to ātro enerģiju. Vai kafija, kā man teica viena paziņa, Marija bez 2 litriem kafijas rīts nesākās. Un man ziņoju, ka šodien mums ir beigusies kafija. Ja? Mēs varam domāt, kas te notiek. Ja? Varbūt mēs arī mēģinām to enerģiju kaut kā dabūt uz augšu. Tās stratēģijas ir 1,001, kuras mums patīk, bet kuras nav pārāk veselīgas. Un tad mēs esam sprukās, ja mums ir hroniskais stress. Un tikai šāda tipa stratēģijas, kā ātri dabūt enerģiju, vai vienkārši, kā man saka daži jaunieši, izrubīties. Ja? Tad mēs patiešām varam arī izdegt. Un tad pienāk tās trīs pazīmju grupas. Spēku izsīkums. Tas atšķirās no noguruma. Tas nozīmē, ka jūs nevarat atgūties. Jūs ejat pagulēt, beidzot paklausieties visādiem psihologiem, fizioterapeitiem, aiziet izguļaties. Un tad pieceļaties, nekāda efekta. Jā, aiziet pagulēt vēl. Jā, visa ģimene ir aizsūtīta kaut kur. Pieceļaties, nekāda efekta. Un dažreiz man saka, es nāku uz darbu pirmdien, un man sajūta jau ap 12, ka jau ir piekdiena. Ja, ka es vairs nevaru sagaidīt, kad beigsies tā nedēļa. Man priekšnieks saka, rīt ir otrdiena. Un tad man likās, viņš tā kā speciāli man spīdzina. Vai pēc atvaļinājuma es atgriežos visādi, Marija, kā tev gāja atvaļinājumā? Kādā atvaļinājumā? Es jau esmu paspējis aizmirst par tām dažām dienām, ka man ir bijis atvaļinājums. Līdzīgi tas var būt arī mācībās, jā, tā kā ka ir skolānu vai vis kaut kādi vēl tur brīvlaiki vai sesijas laiks, kur ir ne tikai eksāmeni, bet varbūt arī kaut kāds atpūtas mirkļi, bet mēs saprotam, ka nē, ka mums nav, mēs nevaram dabūt atpakaļ tos spēkus. Mēs esam kā tāds caurs spainis. Pat ja tu sāc tās labās stratēģijas tur liet iekšā, pa tiem caurumiem viss aizplūst nezinu kur.
Un, protams, ka arī domājot par privāto dzīvi, tas ir arī tā līdzīgā sajūta, ka tev nekad nav spēka. Tu nekad nevari dabūt to sajūtu, ka tu esi resursa stāvoklī. Un nu, tas, kā tas vēl var izpausties, dažreiz saka, tu zini, es pat nejūtu nogurumu. Es tā skrienu, Marija, ka es nejūtu to nogurumu. Es vienkārši daru. Kā saprast, es jau esmu izsiekusi vai vēl ir ok? Un tad mēs varam skatīties, kas notiek ar mūsu miegu. Tas nereti mums parāda spēku izsīkumu. Vai nu mums visu laiku vajag gulēt, vai nu mēs nevaram pagulēt, vai mēs aizējam gulēt un 4 esam pamodušies. Un domājam, vērojam to dzīvi. Ja? Tad, kad mums it kā nevajadzētu vērot, to spraugu vērojam, tad to gaismiņas tādu avotiņu nelielu, un tad arī varbūt savu telefonu vērojam. Un ēst griba vēl viens rādītājs, ķermeniskais, kas mums pasaka, ja mums ir spēku izsīkums. Mēs vai nu visu laiku gribam ēst, un visskatītākais profils ir mūsu leduskapi, jo viņš visu laiku tiek virināts. Ir tīpaši, kad ir attālinātais darbs. Man cilvēki ir teikuši, ka tas ir kaut kāds ārprāts. Katru brīvo brīdi tu vienkārši ej un tā kā ieskaties. Tā ir kā tur kaut kas būtu parādījies jauns. Vai arī mums vispār negribās ēst. Un mums jau, ja mēs strādājam, tad mūsu kolēģi sāk satraukties, kas ar mums notiek. Protams, mēs esam skaisti slaidas vai slaidi, bet nu jau mēs sākam atgādināt skeletu, un tas vairs nav tik ļoti skaisti. Respektīvi, miega vai ēst gribas traucējumi. Un arī vēl, kā mums ķermenis var pateikt, ka mēs izsīkstam, tās ir galvas sāpes, muguras sāpes, kuras nekā savādāk nevar izskaidrot. Jūs aiziet pie ārsta, un viņš jums saka, jūsu vecumam viss ir atbilstoši, uztaisam dopleru normāli, uztaisam to normāli. Un tad cilvēks, kāpēc man sāp tā galva visu laiku? Bet tāpēc, ka ja mēs esam hroniskā stresā, mēs visu laiku esam gatavi kaujai, un mums nemitīgi šeit viss ir sasprindzis, un jūs varat iedomāties, ka vienā brīdī tu galva kaut kā sāks reaģēt uz to, ja tev visu laiku šeit kaut kāds akmens ir izveidojies. Tāpēc tas ir vēl viens moments, ja jūs nevarat atpazīt vienkārši, jūs esat noguruši vai ne, jūs esat tādā skrejienā, ka labāk neapstāties. Kā man teica viena paziņa, ja es apstāšos, Marija, es tiešām ieraudzīšu, ka esmu nogurusi, tad labāk es skriešu. Es saku, pagaidi, tur ir vēl trešā pazīmju grupa, par ko mēs runāsim, labāk tomēr apstāties laicīgi. Tāpēc domājam, vai mēs esam izdeguši vai nē, un jūs varat sev ielikt tādu atzīmi no 0 līdz 10. Šajā gadījumā 0 būs labi. Tātad, vai jums ir spēku izsīkums? 0 nav, 10 jūs knapi šeit sēžat. Jūs esat uzkačājušies ar to kafiju. Un kaut kā vēl turaties uz tā krēsla, varbūt kaut kāds tur knaķīs vai kaut kas, ar ko jūs bakstat, lai neaizmigtu. Un 5 ir kaut kur pa vidu. Es šeit ieliku 26, kaut kā tādu mistisku skaitli, tā kā spēku izsīkumam. Otrā pazīmju grupa ir saistīta ar attieksmi pret to, ko jūs darat vai ar ko jūs sastopaties ar tiem cilvēkiem. Un šeit ir tas, ka mēs veidojam šo mēs izjūtam negācijas. Un tas notiek tādā automātiskā diezgan veidā, un tāda neapzināta aizsardzība veidojās pret to, ka tās prasības no tās vides nāk, un mums nav spēka. Un mēs mēģinam uzbūvēt tādu sienu. Un tā siena izpaužās ļoti dažādi. Atkal, kāpēc grūti ir dažreiz atpazīt, jo tās sejas izdegšanai viņas var būt dažādas. Viens variants, ka mēs sākam no visa norobežoties, distancēties. Un tagad iedomājieties, ja tā izdegšana notiek vecāka lomā, mēs sākam distancēties no saviem bērniem. Un tas ir tas, ko man saka dažkārt jaunās māmiņas, ka es visu izdaru. Es vienkārši aprūpēju, es pabaroju, es nomazgāju, es iedodu to, ko vajag, bet man ir sajūta, ka un es atbildu tā automātiski. Man tur bērns kaut ko rāda, zīmējums. Jā. Patiesībā tur ir tāda siena, tāda distance. Tāda pat distance var būt, ja jūs strādājat ar cilvēkiem un jūs strādājat, piemēram, ar klientiem, no klientiem, kad jūs esat ļoti, ļoti rezervēti. Un tas var būt arī ar darba kolēģiem. Bet tas var būt šī distancētā attieksme, viņā var arī būt, piemēram, arī tāds elements kā cīniskā attieksme. Ka mēs sākam, viņš nav augsts skatīties un pat tā jokot varbūt nepārāk patīkami, kā saka, pasīvi, agresīvi tā iekost. Melnais humors. Tūlīt kāds teiks, melnais humors Marija neaiztiec. Tas ir vienīgais, kas ir palicis manā dzīvē.
Es jūtu līdzi, bet es aiztikšu viņu. Tāpēc, ka mana laba kolēģe un draudzene, es rakstīju par profesionālo izdegšanu, jūs tagad varat izdarīt secinājumus par mums, ja? Viņa rakstīja par humoru izjūtu, ja? Katram savs. Un viņa rakstīja par humoru izjūtu kā par stresa pārvaldīšanas stratēģiju. Un tas, ko viņa atklāja, un viņa vienkārši baļas mācas, viņa taisīja eksperimentālo pētījumu, tādu arī kā citur pasaulē taisa, un arī apstiprinājās, pie mums Latvijā arī apstiprinājās šie rezultāti, ka parastais humors ir laba stratēģija, kā pārvarēt stresu. Mēs tiešām pasmejamies, un ja ir kaut kāda jauka, mīlīga komēdija, mēs visi pasmejamies, un tas stress tā kā aiziet. Vai kaut kādu muļķīgu joku. Bet melnais humors, it īpaši, ja tur ir sadistiski elementi, tas, ko viņš izdara, mēs it kā tā augšpusē pasmejamies, bet iekšpusē viņš rada vēl lielāku stresu. Viņš nesamazina stresu. Tāpēc tā ir atkal vēl viena nepārāk laba stratēģija, kā rīkoties stresa apstākļos. Un šī cīniskā, negatīvā attieksme, viņa varbūt arī izpausties kā tāda ļoti liela aizkaitināmība. Jūs vienkārši sāk kaitināt visi cilvēki. Vienkārši visi apkārt ir stulbi. Ja? Vienkārši agrāk cilvēki bija tādi gudrāki, bet tagad viņi visi ir palikuši. Tu zini, paskatos uz savu kaimiņieni. Ja, paskatos uz radiem, paskatos uz kolēģiem. Nu, nekur vispār nevienu nevar parunāt, tāpēc, ka visi ir muļķi. Ja? Es teiktu, ja jums ir sajūta, ka visi ir apkārt muļķi, esiet uzmanīgi, pačakojiet pārējos simptomus, varbūt jūs dagat ārā. Ja? Un arī mēs sākam konfliktēt ļoti daudz par visādiem sīkumiem. Ja? Mums nav ar ko turēt, ja? Mums nav spēka, un tāpēc jebkas, ko cilvēki prasa vai nesaprot no pirmā vārdu, kā saka, no pirmiem vārdiem, mēs sākam kļūt dusmīgi, mēs nevaram izturēt. Un ja mēs to skatāmies tādā pieaugušo dzīvē, mēs saprotam, ka mēs varam uzrūgt kolēģiem. Ja mēs esam priekšnieki, mēs sākam rūgt virsū saviem padotajiem. Ja? Un padotie nesaprot, viņai šodien labs garastāvoklis. Nu, tad tagad neiesim parakstīt dokumentus, ja? Un cilvēki tur slapstās pa kabinetiem, pa gaiteņiem, ja? Un nevis normāli strādā, bet gaida, kad garastāvoklis uzlabosies. Ja? Un ja mēs degam ārā privātajā dzīvē, tad kas ar mums notiek? Mēs varam kļūt agresīvi pret saviem bērniem, mēs varam kļūt agresīvi pret saviem tuviniekiem. Tas ir milzīgs risks, kā vardarbība palielinās. Ja? Tāpēc tas ir ļoti nopietni domāt par to, vai mēs degam ārā vai nedegam, tāpēc, ka tas ļoti ietekmē arī apkārtējos cilvēkus un mūsu pašus un mūsu komunikāciju un saikni ar citiem. Un jūs varat padomāt, no 0 līdz 10, 0 atkal ir labi. 10 ir briesmīgi. Nu, tā kā 0 jūs esat saulītes un tādi vienkārši forši cilvēki un pārējiem ir patīkami ar jums komunicēt. 10 ir tā, ka jūs jūtat, ka tā cilvēki nedaudz no jums izvairās. Tas, protams, ir forši, neviens jūs neapgrūtina, bet patiesībā palika tikai daži, kas vēl ar jums runā. Ja? Visu labu, ja es ceru, ka tas nav tā, ka es jūs kaut kā aizvainoju ar saviem piemēriem. Un 10 vēl nozīmē, ka jūs jūtat, ka jūs negribat no rītiem celties uz darbu. Jūs pamostas, domājat? Un tad jūs domājat, atkarībā no tā, kāds ir jūsu nepieklājīgo vārdu krājums, ja? Jūs domājat tos vārdus, un jūs varat izjust riebumu. Ja? Un dažreiz man saka, Marija, tas ir briesmīgi. Es patiesībā strādāju vietā, kas man vienmēr ir patikusi. Vai es beidzot dabūju to amatu, ko es gribēju. Un es saprotu, ka man riebjās celties no rīta. Man vispār rīti nepatīk. Vai arī tas var būt attiecināms uz mūsu privāto dzīvi, kad mēs dzirdam, ka bērni nāk mājās, un mums sāk riepties tas viss, tas kliekšana, tā brēkšana. Un cilvēki, kas strādā skolās, viņi saka, tu zini, kamēr es nebiju izdegusi, man patika starpbrīži. Kad es sāku izdegt, es vienkārši ienīstu starpbrīžus, viņi visi kliēc, ja? Bet ja es neesmu izdegusi, tad man liekas, viņi kā tādi zvirbulīši, čīvina, tur visi tā kā ņemās, tik jauki, tik mīlīgi, ja? Un jūs arī varat pamēģināt aiziet līdz bērndārzam vai skolēm paklausīties, kā jums ir. Ja jums liekas, ka tur čīvina un tie ir visi putniņi, tad visi kārtībā. Ja jums liekas, ka jums ir jāskrien prom, tad varbūt kaut kas ir pa daudz. Es ceru, ka jūs neielikāt sev 65, tā kā es šeit. Ir mazāks tas cipars. Tas ir procentos. Mēs varam, ir divas skalas aktīvas. No 0 līdz 10 var arī no 0 līdz 100%. Ja jums patīk procenti, jūs varat likt procentos, es atvainos. Ja, jo dažreiz man saka, 10 ir pamaz.
lai izmērītu manu sāpju lielumu. Ja? Un trešā pazīme grupu ir samazinātā efektivitāte. Ka jūs jūtat, ka patiesībā jūs nevelkat. Ka jums nepatīk pašiem sava darba kvalitāte. Un cilvēki, kas ir augsta līmeņa speciālisti vai eksperti, viņi saka, man nepatīk, kā es strādāju. Patiesībā pārējie vēl saka, ir ok, bet es zinu, ka tā neesmu es. Jā, tas ir kaut kāds, tas parodija. Vai arī man vajag stipri vairāk laika, lai es sadzītu pati savu līmeni. Un tad kas sāk notikt? Cilvēki, es nezinu, es varu tā parādīt? Nē, nevaru. Es domāju, tādu sarkanu gaisu. Piedodiet, var, ja? Viņa nerāda uz ekrānu. Jā? Jā, šitā var. Respektīvi, tā ideja ir tāda, ka... Ko es gribēju teikt? Es piemirsu. Kaut kādu piemēru, ja? Vai es atceraties, ko es teicu pirms? Jā, pareizi. Un ja es mēģinu aizņemties laiku no brīvā laika, ja? Jo man vajag vairāk, lai, kā man cilvēks saka, es 8 reizes lasu to dokumentu, un es esmu jurists. Un man vajadzētu saprast. Un es nesaprotu, kas tur ir rakstīts. Un tad, ja mums ir vajadzīgs tas laiks, mēs aizņemamies no savu brīvā laika, tad kas notiek? Kas notiek ar mūsu spēku izsīkumu? Mums sāk pietrūkt laiks vēl vairāk, lai atpūstos. Un tas vienkārši ir tāds apburtais loks. Un šī samazinātā efektivitāte ir arī grūtība koncentrēties, grūtības atcerēties. Un es atceros, kad es degu ārā, jo es strādāju, protams, ka normāls jaunietis, tu mācies, tu strādā 2,5, 3, 4 vietās, jā, tu dažreiz paguli pāris stundas, un tad tev vēl ballīti, un tad tu tāds, un es atceros, es vadīju vairākas arī nevalstiskās organizācijas, un bija tāds vakars, es strādāju Krīžu centrā Skalbes, un viņš toreiz bija Vecrīgā, un es tādu jau no Vecrīgas eju tāda mājās, un domāju, tu tieši Stokmanī, un es nopirkušu sev olīvītes, un tur tāds garšīgs olīvītes, un tūlīt es jau pilnīgi tā, un man zvana sekretāru, saka, Marija, kur tu esi? Es viņai nesaku, kur es esmu, jā, ka esmu ceļā uz Stokmanu pēc olīvēm. Viņiem saka, kur tu esi? Es saku, kas notiek? Viņi saka, vispār tu esi sasaukusi sapulci, cilvēki tevi gaida. Tā es tiku noņemta no trases, tās olīves tā arī nedabūju. Es sāku aizmirst svarīgas lietas, ja? Tāpēc, ka tā galva ir pārbāzta visu kaut ko. Ja? Priekš manis tas vienmēr ir rādītājs, ka es sāku putrot un tiešām būtiskas lietas aizmirst. Labi, ka toreiz es vēl atgriezties kaut ko to visu sakopt. Un, protams, ka arī mēs nespējam pieņemt lēmumus. Ja? Un tas, ko mēs sākam darīt, mēs sākam atlikt. Ja? Slavenā prokrastinācija. Ja? Un ja mēs atliekam, tad tā atkal nav pārāk laba stratēģija. Jūs saprotat, ilgtermiņā viņa var būt ļoti slikts par mums atspēlēties. Tieši tāpat arī studijās mēs jūtamies neefektīvi. Ja? Mēs patērējam stipri vairāk laika, mēs nevaram vienkārši iegaumēt lietas. Tur vajag to ātrumu, ja? Un arī privātajā dzīvē, ko tas nozīmē, kad cilvēki jūtās neefektīvi vecāku lomā, viņi saka, tu zini, es atceros, no sākuma es biju normāls vecāks, ja? Tagad kaut kāds vecāks, kas man pašai nepatīk, ja? Es tieši tāda negribēju būt. Es negribēju būt tāda mamma, vai es negribēju būt tāds tētis, ja? Bet es esmu tā visu laiku nervozā, mūžīgi neapmierinātā, kas visu laiku tikai norāda. Un kā man teica viena mana paziņa, bērniem ir tāds vecums, kad viņi grib spēlēt tās lomu spēles, un tad meita saka, mamma, spēlēm tā, es būšu mamma, tu būsi meita. Un viņa zvana un saka, Marija, ir slikti. Es saku, kas? Tāpēc, ka es visu laiku laikam kliedzu un tikai norādu, ko nedrīkst. Ja? Jo bērns jau tā kā atspoguļa. Tur! Nedari šito! Ja? Un tad tu saproti, ka tas spogulis, tev nepatīk tev, ko tu redzi. Atkal ieliekam no 0 līdz 10 vai no 0 līdz 100%. 0 ir labi. 100 vai 10 ir tas, ka jūsu efektivitāte ir ļoti zema, un ja jūs vēl strādājat tajā darbā, jūs vispār nesaprotat, kā jūs vēl nav atlaiduši. Vienkārši varbūt ir labi kolēģi, kas jūs piesac, vai labs vadītājs, kas saprot, ka jums vajag laiku, lai jūs atgūtos. Padomājiet, kāda jums ir ciparu kombinācija. Vienās apmācībās man viens jaunietis teica, man ir 007. Tā kā domājat tāda joks par Jamesu Bondu, ja? Un es sāku domāt tā nopietni, ko tas nozīmē, tā kā tajā kontekstā, kā es stāstu. Tas nozīmē, ka viņš ir ļoti spēkpilns, nav izsīsis, viņš ir ļoti pozitīvs un galīgi neefektīvs. Un tad es iedomājos variantu, ka tas ir iespējams, ka tu esi jaunais darbinieks, ja? Tu tikko esi atnācis strādāt, tu vēl esi spēku pilns, tev viss vēl interesē un tu esi tāds visam atvērts, bet tu vēl
neko gandrīz vai nesaproti, kā tur ko izdarīt. Ja tu esi tādā karjeras sākumā, tu neesi eksperts, tu tā kā klausies, ko tev saka, ka tu kaut ko vari izdarīt, bet realitātē tev efektivitāte ir diezgan zema. Tā kā es ceru, ka jums ir cipri no 0 līdz 3. Ja jums ir starp 4 un 6, es gribētu redzēt jūs dinamikā. Pēc 2 nedēļām jūs saliekat tos ciprus un vēl pēc 2 un nozīmējat tādu līkni. Ja viņi iet uz leju, tuvojās 0, ir ok, vienkārši gada beigas, nogurums vai dieniņās, kam negadās. Ja viņi iet uz augšu, tas nozīmē, ka kaut kas ir jādara, lai risinātu. Un ja jums ir virs 7, tas ir mana pašas izdomātā gradācija, ja kas viss pretenzijas man. Ja virs 7, tas nozīmē, ka jums vajadzētu savu mentālo veselību padarīt par prioritāti. Jo, ja efektivitāte krītās, ja attiecības bojājās, tad jautājums, uz kurieni tad mēs skrienam? Ja mēs esam tajā skrējienā, kur tad mēs gribam nokļūt? Jo ilgstoši neko nedarot ar izdegšanu, mēs varam iedzīvoties depresijā. Tas nozīmē, ka tas vairs nebūs par vienu dzīves sfēru, tas būs par visu dzīvi kopumā. Un šī nomāktība, kas ir depresija, un arī spēku izsīkums, viņi būs vienmēr ar jums, jo pie depresijas tu nevari aiziet atvaļinājumā un sajusties labi, pie izdegšanas tu vēl vari. Tev neturēsies tas viss iekšā, bet vismaz tajā brīdī, kad tu esi atpūtā, kad tu esi ceļojumā, tu tā kā izelpo un domā, nē, tomēr es vēl kaut kā jūtos normāli. Var iedzīvoties dažādos panikas traucējumos, kā pie mums saka, veģetatīvās distonijas un tā tālāk. Tas, kas var notikt, mums var sabojāties arī fiziskā veselība, jo saprotat, ka ja mēs esam izsīkuši, spēki ir izsīkuši, tas ietekmē arī mūsu tas ir fizioloģiski, tas process notiek. Tas nozīmē, ka mēs kļūstam uzņēmīgāki uz infekcijām, mēs esam uzņēmīgāki uz sirds un asinsvadu slimībām, uz cukurdiabētu un tā tālāk. Un jūs saprotat, ka kopumā neko nedarot ar izdegšanu, mēs varam atkal samazināt savu dzīves laiku, vismaz tās veselīgi nodzīvoto gadu laiku. Tas, ko es gribēju pati sev atgādināt un jums, ka šo te monitoringu, šo te sevis novērošanu vajadzētu veikt regulāri. Jo, ja mēs to ik pa brītiņam tā kā nepārbaudam, kā mēs jūtamies, tas, kas notiek, izdegšana viņa ievelk. Tas ir tiešām tā kā tāds process, kur tu ik pa brītiņam varbūt sajūties labāk un nekas, rulēs uz priekšu, nav laika, nekam nav laika. Kaut kādu pēc tam pensijā. Cilvēki, kas tuvojās pensijas vecumam, zina, ka viņš visu laiku attālinās. Un ka tu visu, tā kā tā Alisa, tu viņam skatu, man mamma ir jau pensijas vecumā, bet viņa šogad laikam domā, ka viņa strādās pēdējo gadu, viņa 75 gadu jubilē mēs nosvinējam. Tā kā jaunieši, tie, kas domā, ka pensija atnāks ātri, saskaitiet, cik jums ir vēl jādzīvo un jāstrādā līdz 75 gadiem. Tas ir diezgan vēl laiciņš. Tāpēc ir vērts ieguldīt sevi, ir vērts monitorēt sevi regulāri. Labi, sapratām, kas tas ir. Otrais solis. Viss tādi. Uzreiz risināt. Nē, psihologiem patīk tā saknes meklēt, jūs saprotat. Nē, mēs tūlīt netaisīsim psihoanalīzi un nemēģināsim bērnību izvilkt ārā. Kaut es varētu arī bērnību pievilkt, bet nepievilksim. Kāpēc vajag tomēr kaut kādu sakni atrast? Tāpēc, ka ja mēs tā kā saprotam, ir slikti, un uzreiz sākam kaut ko darīt, dzert, apelsīnu sulu, ēst kaut kādus dārzeņus, iet pastaigā, tas viss ir labi. Bet iespējams tas neatrisina problēmu saknē. Un kas tad ir saknes? Šis ir visarežģītākais slaids, piedodieties, vienu uztaisīt tādu, daudz burtu, bet pārējie nebūs tik traki. Man patīk, vēl 20 gadus atpakaļ aptuveni tika izgudrots modelis, kas saucās prasību un resursu modelis. Viņš ir ļoti labs, kas paskaidro, kur tās saknes meklēt. Tas nozīmē, ka mums visu laiku ir jāskatās, vai tās prasības no dzīves, no dažādām dzīves sfērām, vai viņas ir sabalansētas ar resursiem. Ja ir disbalans, gaidām, kad kaut kad izlīdīs. Un arī, ja mēs paskatāmies uz tām izdegšanas lietām, tad mēs varam saprast, ka no vienas puses tās prasības var būt no ārējās pasaules. Priekšnieks prasa, ja jūs strādājat kaut kādā valsts iestādē, ministrija prasa, tad parasti visu kaut ko. Ja jūs strādājat privātajā biznesā, tad īpašnieks. Ja jūs skolā strādājat, tad visi no jums kaut ko prasa. Visu laiku. Un jūs varat uzdot sev jautājumus, vai
fiziskā, emocionālā un kognitīvā vai domāšanas piepūle ir atbilstoši jūsu vispār spēku līmenim. Nu, tas nozīmē, vai man ir pa spēkam darīt to darbu, neupurējot savu veselību. Ja jūs esat fiziskā darba veicējs, nu, piemēram, tālbraucējiem, ja? Nu, ir svarīgi saprast, kas man ir ar mugurkaulu, ja? Vai es vispār varu to darbu darīt sēdošu, nu, ļoti neveselīgu priekš mūsu mugurkaulu, vai tā visa kāpšana ārā lejā, tas patiesībā ļoti noslogo arī ceļus, tur ir visādas problēmas. Vai es varu fiziski to darīt? Ja? Vai arī dažkārt intelektuālā slodze, viņa arī paņem arī fizisko spēkus. Vai tas, ko es šobrīd uzņemos, vai tas vispār man ir pa spēkam, vai es patiesībā tiešām aizņemos no sava dzīves mūža. Emocionālā piepūle, un šeit es uzrakstīju tā nepārāk zinātniski, kas man bojā nervus, ja? Kas ir tas, kur man prasības ir vairāk nekā es spēju izturēt emocionāli, ja? Kur ir kaut kādas lietas, kas patiesībā darbojās nepārāk labi. Un šeit tas, par ko es domāju no tāda, nu, tā kā darba, piemēram, aspekta, tad, ja pirmais jautājums būtu par slodzi, nu, tāds parasts jautājums par slodzi, arī par to, vai man ir nakts māņas un tā tālāk, vai es to varu izturēt. Tad otrs jautājums ir par attiecībām darbā. Vai man ir attiecības normāls darbā, atbalstošas, vai tur ir pilns ar intrigām, nu tādām, nezinu, viens otru nemitīgi mēģina izkonkurēt, varbūt tur ir tā emocionālā vardarbība, varbūt tur es izjūtu vienkārši pazemojumu, jā, vai nu no vadītāja puses, varbūt no kaut kādiem kolēģiem. Tas pats arī mācību vidē, kas tur notiek, vai man ir labas attiecības, vai man tur ir mobbings, jā, vai bossings, vai kaut kas tāds, vai pasniedzēji dažkārt, diemžēl mēdz ņirgāties arī par studentiem, jā, jau par pieaugušiem, nerunājot par bērniem. Un, jo tas arī ir milzīgs stresa avots. Tas nav, dažreiz saka, izdegšana, tas ir par slodzi. Nē, ne tikai. Tas arī ir par attiecībām, par emocionālo slodzi. Un tieši tāpat arī privātajā dzīvē. Kas ir, nu, kāds ir man attiecības ar manu partneri, ar manu, nezinu, dzīves biedru, vai viņas ir atbalstošas, vai viņas ir sakarīgas, vai arī, ja jūs dzīvojat ar saviem, piemēram, dažreiz cilvēki dzīvo ar saviem vecākiem, ja? Kādas ir tās attiecības? Vai tas patiesībā ir resurs, ja? Vai tas ir nemitīgas prasības, pilnīgi neadekvātas, un man visu laiku ir jādzīvo tādā kaujas režīmā, ja? Un, ja tā ir tā sakne, jūs jau saprotat, uz kurienes velku, ka sula nevar palīdzēt šajā gadījumā. Jā, tu vari padzerties sulu, bet tev ir jādara kaut kādas citas lietas. Tāpat arī kognitīvā piepūle. Vai man vispār pietiek zināšanu? Dažreiz man piedāvā labu amatu, es piekrītu, būšu vadītāji. Un tad man izrādās, man ir jāvada kaut kādi cilvēki, ja? Viņiem ir kaut kādi konflikti, viņi man nāk virsū, ļaujiet man rakstīt manas atskaites, ja? Vai es gribu skaitīt savus ciparus vai vienalga ko. Ja? Ja man nav zināšanas, es degšu ārā, man kaut kādā brīdī būs pārslodze, pārpūle, tāpēc, ka es nezinu, kā to darīt. Ja? Tieši tāpat arī mācībās, ja man ir izlaisti kaut kādi lieli gabali un es nedabūnu sev palīdzību tajās mācībās, nu man būs ļoti grūti tas vispār būs ārprātīgi nospiedošs spiediens, ja? Un tas pats arī privātajā dzīvē. Ja? Vai man ir zināšanas, vai es vispār zinu kaut ko par pusauģu vecumu posmu? Vai man likās, ka es tā vienkārši kaut kā sažmiegšu acis un tā mēs izskriesim cauri viņam? Ja? Vai man ir tās zināšanas, kā reaģēt vispār, kas notiek? Ja? Jo dažreiz cilvēki saka, es nesaprotu, man ir samainījuši bērnu, ja? Kaut kas notika. Nē, nekas nenotika, viss ir kārtībā, ja? Viņš aug. Tas ir viens. Otrs, ko mums jāčuko, ir iekšējās prasības. Varbūt man ir brīnišķīgs priekšnieks, kas saka, Marija, nu, ka aizēj atpūties. Un es domāju, labi, es tev pateikšu, ka es atpūtīšos, pati paņemšu haltūriņu, ja? Un pastrādāšu vēl. Vai es palikšu pēc darba un tomēr pierādīšu, ka esmu vislabākā darbinieca. Vai arī man, nezinu, man iesaka paņemt tiešām atpūtu, un es paņemu, un es aizlidoju uz kādu siltu valsti, un es esmu redzējis tādus cilvēkus. Viņi atlido, sēž pie baseina ar austiņu, ar datoru, un visu dienu strādā. Bet it kā viņš ir atpūtā. Ja? Un tad viņš atbrauc no tās it kā atpūtas, un visi no viņa sagaida, un arī tas cilvēks pats no sevis sagaida, ka viņš būs atpūties. Bet mēs jau saprotam, ka tā nav atpūta, tas ir melošana visiem, jā, pēc kārtas. Tieši tāpat kā dažreiz cilvēki tas, ko izdara, ka nu, tā kā viņi saka, labi, es atpūtīšos. Un paliek vienatnē, un kas sāk notikt? Sāk tās domas līdz galvā. Ja?
Un cilvēks sāk pārmest sev, savu dzīvi, savas izvēles, ja? Un tāda nemitīgā paškritika. Tāpēc tas, par ko jūs varat padomāt, kā jūs ar sevi sarunājaties, kā skan jūsu iekšējā balss pārsvarā, ja mums tur vairākas balsis. Nebaidieties, tas nav patoloģija. Ja? Mums ir daudzbalsīgs koris. Jautājums, kurš visu laiku izvirzās kā solists, ja? Vai vadītājs. Un vai tā balss ir spārdoša vai motivējoša? Ja jūs pamostaties no rīta un saprotat, ka jūs kavējat, ko jūs sev sakat? Jūs sakat sev kaut ko tādu. Marija, tas nekas, celies augšā, tūlīt tu labi sataisīsies ātri. Tu taču esi tāda spējīga, davai, ceļamies, daram. Vai jūs sakat kaut ko tādu? Tā vecākās, es tev teicu, ka vajadzēja uzlikt otro modinātāju. Ja jums ir pirmais variants, viss ir kārtībā, tā ir laba stratēģija. Otrais variants, tās ir liekas prasības, liekas stress, ko jūs sev izdarat. Tur rodās visi tie slavenie perfekcionismi, jā, nemitīgās neadekvātās prasības no sevis. Visi saka, mamma, atpūties pie svētku galda. Nē, skrien salikt pareizi dakšas, jā, vai kaut ko tādu. Vai salātiem es aizmirsu uzlikt to tomātiņu, lai ir smuki, jā. Un cilvēks tiešām pārdzīvo par to tomātiņu, jā. Un tas paņem visus spēkus. Resursu trūkums, labi. Varbūt jūs ar sevi labi runājat, kolosāls priekšnieks, kolektīvs brīnišķīgs. Bet varbūt jums mājās vienkārši trūkst palīgi. Dažreiz cilvēki iedomājas, ka viņi var izaudzināt bērnu vieni paši, dažreiz dzīvi piespiež, bet tik un tā mums ir jāmeklē tie atbalsta punkti, jo savādāk tas ir ļoti grūti, jā, mums nekad nepapildināsies tad resursi. Mums ir jāmeklē, nezinu, radi vai pepmammas vai vēl kaut kas, jā, kas mūs atbalsta. Un arī mums dažreiz jāuzprasa, vai manas vajadzības ir apmierināts, dažādas vajadzības. Dažreiz cilvēks saka, jā, es paēdu kolosāli. Pa šo gadu pirmo reizi normāli pusdienas. Tas nav regulāri apmierināts vajadzības. Vai arī dažreiz es saku cilvēkiem, es biju uz teātri. Cilvēks saka, teātris. Jā, arī kādreiz manā dzīvē bija brīži, kad es gāju uz teātri. Es saku, kad tā bija tie brīži? 20 gadus atpakaļ. Es saku, nedaudz mainījies repertuārs. Varētu aiziet atjaunot. Es saku, man nav laika. Tūlīt mēs par šito runāsim. Labi. Šīs ir tas citāts, ja, ko es gribēju, lai neaizmirstu, un es jums neaizmirstu to pateikt. Ja. Tātad, ja mēs zinām sakni, mēs saprotam, kur mums ir jārok. Un tad mēs nonākam līdz šim brīdim. Tātad mēs saprotam, kas ar mums notiek, saprotam, no kurienes tas nāk, un tālāk ir tā rīcība. Nu, tā kā tiešām arī izdarīt to aktivitāti. Un man jāvirzās uz beigām, cik man ir minūte, 2, 3, 5. Ļoti labi. Es principā jau visu esmu izstāstījis. Ko tad darīt? Nu, risināt to, kas ir jārisina. Ja tev ir problēmas kolektīvā, tu nevari paslausīt viņu zem tepiķa. Tev ir jāiet un jārisina. Ja tev ir slikta alga, nu, ko darīt? Nē, jāiet un jāprasa lielāka alga. Jūs teiksiet, Marija, tu esi naiva. Mēs varam pēc tam vēlāk parunāt. Es esmu strādājis arī pašvaldības iestādēs. Es zinu, kā tas ir prasīt algu tad, kad tev saka, ka nav algas, jā, nav naudas. Tu vienkārši uzstājīgi turpini prasīt. Tā 3 gadus. Tad izdodas. Man ļoti patīk šī pieeja, kas saucās asertīva komunikācija vai cieņpilna, pārliecināta komunikācija. Tas ir vesels prasmju kopums. Un bieži vien es ceru, ka tagad skolās to mācīs, tur ir sociāli-emocionālās prasmes. Es ceru, ka tur būs iekļautas arī šīs prasmes. Tas ir no angļu vārda assertiveness. Vienkārši latviski tas ir 3 vārdi, tāpēc es dažreiz saīsinu. Tātad cieņpilnā, pārliecinātā komunikācija. Jo mūs vienkārši nav mācījuši, kā skaidri izteikt savas vajadzības, neuzbrūkot un nepārmetot citiem. Ja? Jo mēs parasti vai nu neko nesakam, pašiem ir jāsaprot, jā. Ka jau šeit remonts ir jāuztais. Ja? Vai arī mēs pārmetam, ja? Un tas nestrādā, tas nav ok. Kā vispār izturēties pret kritiku, kā uz viņu reaģēt, kā nesalūst, kā uzņemt pozitīvās lietas, jo bieži vien mēs nespējam, dažreiz mums pat dod to pozitīvo atgrieznisko saiti, kas arī ir milzīgs, piemēram, resurs, ja, kas var mūs stiprināt. Bet ko cilvēki dara? Es arī esmu tā darījis. Marija, tu labi izskaties. Ai, beidz, man nav mazgāt mati. Ja? Ka es nespēju pat uzņemt, es nevaru paņemt to resursu. To visu var iemācīties. To vienā skaistā vārdā sauc asertivitāte. Un ja mēs saprotam, ka labi, varbūt es esmu pārliecināts cilvēks un patiesībā pat varu izsist sev un citiem algas pielikumu,
bet es aizēju mājās un es graužu sevi nost, jo es tur kaut ko ne tā izdarīju, vai man nebija tie mati pietiekami izmazgāti, tad man vajag tās iekšējās pārmaiņas. Un šeit, man liekas, brīnišķīga pieeja ir, angliski tas saucās self-compassion vai līdzjūtība pret sevi. Kā tagad TikTokā visi rāda, šitā nejaukt ar sevis žēlošanu. Jā, jo dažreiz cilvēki domā, oj, līdzjūtība pret sevi, es tā apsēžos, oj, es mazā nabadzīta, Nē. Sevis žēlošana patiesībā ir diezgan agresīva lieta, jo tas, ko mēs darām, mēs sevi pretnostatam visai pasaulē, un mēs nevaram dabūt to stresa samazināšanas efektu, kas nāk no tā, ka mēs jūtamies piederīgi, ka mēs patiesībā jūtamies saprasti, atbalstīti un jūtamies, nevis mēs vienīgie šeit ciešam uz šīs zemeslodes, bet ja tu saproti, ka vispār te visiem ir ciešanas, kaut kā tu jūties iederīgāks un tas stress mazinās. Tāpēc līdzjūtība pret sevi ir brīnišķīga pieeja. Man liekas, ka latviski ir iztulkotas 2 grāmatas ar līdzīgiem nosaukumiem. Nepārmet sev, un otra nenosodi sevi. Ja jūs jūtat, ka jums ir tas iekšējais kritiķis, tur uzurpējis varu un darbojās, un patiesībā tas toksiskais vadītājs ir jūsu galvā, jo dažreiz tas ir īpaši privātajā dzīvē, tas var būt, kad mammas no sevis prasa kaut kādu perfektu izpildījumu, Instagram kārtību, ja, tur visu laiku nemitīgas kaut kādas izklaides tam bērnam, visu laiku labu gara stāvokli, ja, tad, protams, ka mēs varam iedzīvoties daudz un dažādos stresa simptomos. Tas ir normāli nevarēt visu. Ja? Un tas ir pilnīgi normāli, ka mēs saprotam, ka, es varbūt kaut ko nemāku, vai kaut kur man vajag to palīdzību, un ka, lai es varētu atrisināt lietas, man ir tāda sajūta, ka es vien pat to nepavilkšu. Tāpēc ir labi meklēt tos dombiedrus. Un ja tas ir konflikta situācija darbā, meklēt vēl kādu, kas ir gatavs ar jums to risināt. Un ja jūs varat piesaistīt savu tiešo vadītāju, super brīnišķīgi. Ja jums ir personāla daļa, ļoti labi. Ja mēs domājam, kā es jau teicu, par vecāku būšanu, aukles, vecās mammas, draudzenes, mammas, pirmās emocionālās palīdzības mammas, un patiesībā, cik es zinu, ir arī tāda iespēja dabūt dažkārt arī bezmaksas to palīdzību. Ja? Tas viss ir ļoti svarīgi to izmantot. Ir daudz dažādas lietas izdomāts, un galu galā arī, skalbēs ir diennakts tālrunis. Ja jūs pamostaties tajos 4 un jūtat, ka viss ir slikti, un jūs negribat modināt visu pasauli, tad skalbēs ir cilvēki, kas ir apmācīti un speciāli tur sēž un gaida, kad viņiem piezvanīs. Tā ir. Un tas, ko viņi var dot, gan emocionālo atbalstu, gan arī dažkārt informatīvo. Ko tad tālāk darīt? Labi, es tagad nomierinājos, ko man tagad tālāk darīt? Psihoterapeitiskā palīdzība, ja jūs saprotat, ka jūs izlasiet jau sen to grāmatu, nepārmet sev un nenosod sevi, un pārmetat sev tagad, ka jūs sev pārmetat. Ja? Tā var gadīties, man tā dažreiz gadās. Ja? Man pašai palīdzēja psihoterapija, ja? Tā kā strādāt ar savu iekšējo kritiķi un perfekcionismu, jo savādāk es nezinu, kur es būtu. Arī es ieliku Latvijas Universitātes psiholoģiskās palīdzības centru, viņš vienīgais ir Rīgā, bet tur arī ir par samazinātām cenām iespējas, jo tur konsultē cilvēki, kas vēl nav dabūjuši to diplomu, bet viņi jau ir praktiski ir izmācījušies, ja? Un tad tur arī ir iespēja tāda. Nu, protams, ka pēdējais, tad, kad jūs vienreiz tur esat iekāpuši, vai arī, ja jūs tur tuvojaties, labāk tur nekāpt. Labāk vienkārši darīt profilaktiskas lietas. Un šeit ir tas, ko jūs visi zināt, tāpēc es teicu, ka es praktiski visu esmu izstāstījis, te ir tikai atgādinājuma slaids. Ir jāēd, ir jākustās, un jāguļ, un tā kā jābūt saiknē, tas, ko teica iepriekšējā runātāja, ar cilvēkiem, kas jūs iedvesmo, ar jaukiem, foršiem cilvēkiem, no kā jūs varat patiešām arī apmainīties ar to enerģiju, dabūt to sajūtu, ka, hei, dzīvē nav tik slikti. Jo dažreiz man saka, Marija, tu atkal esi naiva. Man ir radinieki, kurus neizvēlos, es piedzimstu tur, ko es piedzimstu, darbā es nokļūstu kolektīvā, kur es nokļūstu, mācībās arī, es taču neesmu augstskolas direktors vai kas tur izvēlas, es atnāku, tur ir tie, kas ir. Es saku, vismaz ģimenē. Arī ģimenē, tu zini, kas trāpās, tā ar to arī dzīvo. Nē. Es šitam absolūti nepiekrītu. Ja? Mums tomēr ir jāatrod un jāprot saprast, no kuriem cilvēkiem mūsu dzīvē arī vajadzētu atvadīties. Varbūt mēs atvadamies no kaut kādiem paziņām, kas agrāk bija draugi.
jā, kur mēs saprotam, ka mūsu ceļi ir pilnībā mainījušies, mūsu uzskati ir mainījušies, un tā komunikācija un tikšanās tikai izsūc mūs. Viņi saka, ko darīt ar radiniekiem? Nu, ir radinieki, ar kuriem tev ir vienkārši jātiekās dažreiz radu sajūtos, bet tu vari limitēt varbūt to laiku, ko tu pavadi brīvprātīgi. Ja? Bet ja viņš grib vai viņa, nu, tas ir viņa vēlmes, bet tev ir varbūt arī savas vēlmes. Bet šī ir, protams, dziļāka saruna, kā to visu organizēt. Ja jūs sakat, ka jums visam šim nav laika, tad atgriežamies pie slaida par iekšējo kritiku. Tas nozīmē, ka jums noteikti vajag strādāt ar līdzjūtību pret sevi. Tas nozīmē, ka jūsu vajadzības ir palikušas pēdējā vietā, to pat ir izkonkurējušas, es nezinu, vienalga, pat garam gājies uz ielas. Ja? Un ja jūs esat tik ļoti nesvarīgi sev, tas nozīmē, ka kaut kāda veselīga attieksme pret sevi ir kaut kur pazudusi. Jā, šī spēja sevi novērtēt, sevi mīlēt, sevi redzēt, sevī saskatīt to vērtību. Jā? Tad es domāju, ka tur bez tādas līdzjūtības pret sevi mēs nekur tālu netiksim. Es, protams, saprotu, ka es nevaru paspēt visu izstāstīt, un parasti ir tā, ir 15 minūtes, es nepaspēju, 40 minūtes, man iedod 2 stundas, es nepaspēju, man vienreiz iedeva 6 stundas, domājat, es paspēju? Nu, nē, neko es nepaspēju. Tāpēc es piespiedos un uzrakstīju arī grāmatu par profesionālo izdegšanu. Tur nav par vecāku izdegšanu, tur man saka, man jāuzraksta tā grāmata. Bet tur ir diezgan daudz praktiskas lietas, visādi vingrinājumi. Ja jūs esat darba devēji, tur arī no darba devēja puses, ja jūs esat darbinieki, kas ir darba ņēmēji, tur ir no darbinieku puses, un tur arī ir aprakstīts, kā runāt ar priekšniekiem par algas pielikumu. Tādas lietas. Jā, tāpēc, ja pēkšņi jums ir tuvu mans skatījums un jūs sadzirdat, ka jūs ir ieinteresējis kaut kādas lietas, tad tur arī ir, tas arī ir vēl viens avots, kur var pasmelties. Nu ko, paldies jums liels! Jautājums?